Godātais priekšsēdētāja kungs, kolēģi, lūdzu pievērst maksimālu uzmanību. 16. martā Eiropas Savienības teritorijā Latvijas valsts galvaspilsētas Rīgā notiks Waffen-SS brīvprātīga leģiona veterānu gājiens. Latviešu SS brīvprātīgu leģions tika sastādīts no 3. Reiha soda bataljoniem, kuri zvērēja Adolfam Hitleram. Šie varoni iznīcināja 1500 ciematu, nogalināja vairāk nekā 150 000 mierīgus iedzīvotājus Lietuvā, Latvijā, Polijā, Krievijā un Baltkrievijā. Nürnberga tribunāls definēja Waffen-SS kā noziedzniekus. Tomēr šeit Eiroparlamentā viss izlikās, kas nekas nenotiek. Ir ļoti labs krievu izteiciens. Народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего. Kas nozīmē tautai, kura neatceras savu vēsturi, nav nākotnes. Kamēr Waffen-SS noziedznieki soļa par Eiropu, Eiropai nav nākotnes. Paldies! Thank you very much. I give the floor to Mr. Sogor. Köszönöm, elnök úr! A mai napon Marosvásárhelyen újra békés tüntetésen kérték a Romániában élő magyarok a magyar többségű Székelyföld területi autonómiáját. Közel